Budžeta sastādīšanā lielu lomu spēlē Finanšu un grāmatvedības departaments, kā arī iestāžu vadītāji, kuri pauž savus viedokļus un priekšlikumus, lai pašvaldības budžetu varētu pēc iespējas kvalitatīvāk sastādīt. Kopā ar attīstības departamentu runājam par tām lietām, kas uz priekšu raugoties ir jādara. Nekustamā īpašuma departamentam varbūt ir savukārt lietas, kas saistītas ar mūsu nekustamā īpašuma pārvaldību. Tur ir pietiekami daudz izmaksas, un tās tika analizētas, kas šobrīd būtu steidzamākas un kas varbūt ir atliekams. Tas nepārtraukts saruna process, es teiktu, kopš decembra līdz pat februārim visu laiku ir tādas lietas, kur tu kaut ko liec klāt, kaut ko ņem ārā. Šī gada budžetam es tiešām liku liels cerības uz to, ka būs Talsiem līdzfinansējums vēsturisko ēku atjaunošanai, bet tas nav un izskatās, ka Talsos joprojām nebūs liela skaista bērnu rotaļu laukuma. Šogad pašvaldība prioritāri vērtēja to iestāžu vajadzības, kur vairs nav iespējams atlikt remontdarbus, jo ēkas var nonākt vai jau atrodas avārijas stāvoklī. Kur tu griezies, tur kaut kas ir plīsis, kaut kas tek un ir avārijas stāvoklis. Skolā, kultūras namā, administratīvā ēkā, uz ielām. Daudz, kur tās situācijas ir jārisina. Tās akūtākās un tādas, kur patiešām ir neatliekami darbi, tie tad šogad visi, domājams, arī tiks izdarīti. Man kā mammai, kura bērns mācās muzikas skolā, noteikti es gribētu dēļ bērnu drošības uzstādīt margas, lai pie muzikas skolas iznākot ārā, bērns uzreiz neskatās, kur ir māma, tētis, skrien vienkārši pāri ielai. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta ir noteikti parkingi, apdomāt, kur var tiešām forši novietot auto. Tur, kur noārda namus, tie ir laukumi. Mums tur nav pat skvēru. Tie ir zāļaini laukumi, kur cilvēki brien pāri. Un, drusku vairāk vajag to sakārtot, gribēt. Es domāju, ka izdarīt var. Kaut arī saka, ka mēs neko nevaram izdarīt, tur ir privāti īpašumi, tur ir vēl kaut kas. Ja grib, var visu. Talsu novada domes priekšsēdētājs teica, ka budžets ir stabils un būtisku risku nav, taču atgādina, ka nav iespējams paredzēt ārējos faktorus, kas, piemēram, šogad bija augstākas apkuras cenas nekā plānots, kā arī risks iecerētos darbus dažādu iemeslu dēļ nepagūt izdarīt laikā. Budžets ir saplānots 12 mēnešiem pilniem. Tā īpatnība varbūt veidojas tajā, ka pašvaldības budžetā vienmēr pirmais mēnesis faktiski finansē pērnā gada decembri, savukārt šī gada decembris pārcelsies uz nākamā gada janvāri. Realitāte rāda, ka budžetā vienmēr veidojas kaut kādi atlikumi, drīzāk nekā iztrūkumi. No iestāžu vadītājiem dzirdēts viedoklis, ka pašvaldība solījusi krīzes brīdī likvidētās amata vietas atgriezt tad, kad tā izkļūst no finanšu grūtībām. Taču pašvaldība skaidro, ka radies pārpratums, jo tāds nebija sākotnējais mērķis. Priekšsēdētājs bilst, ka tieši centrālajā pārvaldē 2024. gadā amata vietas samazinātas visvairāk. Šobrīd notiek darbs pie amatu kataloga pārskatīšanas, lai saprastu, kā raudzīties uz darba vietu optimizēšanu. Kas ir izskanējis viens no variantiem, kā varbūt var optimizēt darbus, ka, piemēram, nevis katram kultūras namam vai katram bērndārzam vai katrai skolai ir savi tehniskie darbinieki, bet iespējams pārvaldes ietvaros viņi tiek varbūt veidoti kā tāda darba komanda, kur ir gatava reaģēt un doties uz to iestādi, kur vajag. Varbūt kādā iestādē tiešām sapratīsim, ka ir nesamērīgi samazināts tas darba vietu skaits un varbūt patiešām ir kaut kas atjaunojams, bet es šobrīd noteikti nevaru to tā apsolīt. Lai stiprinātu saikni ar uzņēmējiem, Talsu novada vadība reizi mēnesī veido tikšanās, lai pārunātu aktuālo. Uzņēmējdarbības atbalsta jomā mēs šī gada budžetā arī atsevišķas lietas esam ieplānojuši. Atjaunot projektu konkursu dara Talsu novadam. Tādu jauno uzņēmēju atbalstam, jā, summa nav liela, bet es domāju, priekš pirmā gada pēc pārtraukuma ar kaut ko jāsāk un skatīsimies, kāds ir pieprasījums, un tad mums ir visas iespējas to atbalstu arī kāpināt. Tāpat pašvaldība veido arvien vairāk iespējas, kā iedzīvotāji var paust savu viedokli lēmumu pieņemšanā, tiekoties ar iedzīvotājiem pagastos, aicinot pieteikties iedzīvotāju padomēs, kā arī paužot viedokli par saistošiem noteikumiem, jo tad, kad noteikumus pieņem, pēc tiem arī jādzīvo. Esmu atvērts, ja ir kādam jautājumi, nebaidos uz viņiem atbildēt, labprāt pieņemu gan e-pastus, gan zvanus, iedzīvotājiem tiekos. Tā kā tas, man liekas, ir tāds varbūt pats svarīgākais, ka cilvēkiem tomēr iedot to sajūtu, ka nav jābaidās kaut ko jautāt un teikt. Mums ir arī jāatbalsta, protams, Talsu novada darbinieki. Un, ja mēs tikai negācijas un negatīvo virzītu uz viņu puses, tad noteikti arī tas ietekmētu mūsu nākotni un vispārējo. Tā kā
veiksmi viņiem tas noteikti nav viegli. Nākotnes plānos ir apspriest multifunkcionālās halles nepieciešamību un vairāk ieguldīt ceļu infrastruktūrē. Turpināsies jau uzsāktie darbi, sāksies Sabilas bērnu dārza izbūve, tāpat arī iedzīvotāji varēs redzēt izmaiņas Talsu tirgus ārtelpā, kur notiks labiekārtošanas darbi. Tāpat pašvaldība sāks rīkoties Talsu mākslas skolas un Rojas vidusskolas sporta zāles jautājumos. Nīceta Anna Stariņa, Ārturs Reinholds, TV9 Pakalni.